Kāda ir laba mācību stunda? Droši vien tas ir tāds mērķtiecīgi un saturīgi pavadīts 40 minūšu laiks, kā to izdarīt. Droši vien ikvienam no mums, kas stāvam klases priekšā, ir jāatceras, cik svarīgi ir labvēlīga un pozitīva mācību vide. Un ka vispār, ja būtu darba rezultāts, tas ir sadarbības rezultāts. Es domāju, ka skolotājam, kā tādam klases kuģa kapteinim, ir jābūt ar ļoti skaidru mērķi izpratni, ko šajās 40 minūtēs īsajā laika sprīdī paveikt. Un noteikti nevajadzētu baidīties arī no tā, kā jāizvēlas ir tās darba formas un paņēmieni, kas visvairāk ir atbilstošas kādas klases raksturam un īpašajam garam. Un noteikti nevajadzētu arī atstāt novārtā tādu aspektu kā vērtēšanu, jo katram ir ļoti svarīgi saņemt kaut vai mutisku novērtējumu par savu darbu un arī iemācīties pašam to novērtēt. Jebkurā gadījumā laba stunda ir labas sadarbības